šodien pa dienu? Jā. Svētdien. Kas tam pa godu šodien? Sev maratonam. Nezinu. Ir. Bet tu zini, ka šodien pa dienu? Šodien svētdien. Jā. Otrais posms. Sigulda. Mātes diena. Mātes diena, jā, mātes diena. Zini, ka šodien pa dienu? Svētdien. Kādu vēl? Tam pa godu šodien vēl? Nezinu. Ir tāda. Māmiņa diena. Māmiņa diena, pareizi, jā. Atzīst, tu tev pirmo riteni nopirkt mammai teici? Vecā mamma. Kas tad ir par riteni? Sausa māte, nevien. Tu zini, ka šodien pa dienu? Jā, mātes diena. Es jāsveicu. Tu zini, ka šodien pa dienu? Jā. Riteņu braukšanas. Sacensības. Kas tam vēl pa godu? Nezinu. Mammai nav māmiņa? Māmiņa diena. Ir, jā? Jā. Tu tev nopirkt riteni pirmā mammai teici? Māma. Ko teici, ko to teici? Labi. Tu zini, ka šodien pa dienu? Šodien, svētdiena. Sēpkalnu divriteņu vajadzēts. Kādu vēl? Māmu, māmiņu. Ja? Tu tev nopirkt pirmā riteni mammai teici? Teici, domāju. Ko mamma pa to teici? Hoši, Kas ir skatījā. riteni? Man liekas, BMX mazais. Jā, bet rāsi braukāju. Kas šodien pa dienu? Šodien? Sporta diena. Kam vēl pa godu šodien jāpirkt? Nezinu. Mammām nav? Māmiņa dienām, jā. Kurš mums nopirkt pirmo riteni? Mammai teici? Abi. Abi kopā. Kāds ritenis bija? Saliekamais. Saliekams zaļā krāsā. Kāds bija? Foršs bija. Vēl joprojām laukos brauc. Klau, zini, ka šodien pa dienu? Jā. Nu? 13. maijs, sev maratons, Siguldā. Un kam vēl pa godu tā dienu jāpirkt? Nevarēšu pateikt. Māmiņa diena. Māmiņa! Jā, māma, piedod, tā ir tava diena. Tu atceries, kurš tev pirmais nopirkt riteni? Mamma vai tētis? Tētis. Nē, man pirmais bija kaimiņienes ritenis, pēc tam man nopirkt tētis riteni. Vai tu zini, ka šodien pa dienu? Svētdien. Jā, bet kam? Par godu. Sēp maratons. Jā, bet, Otrais posms. jā, bet ir vēl kaut kāda diena šodien. Vēl mātes diena. Mamītēm visām sveiciens. Manai mamītei un sieviņai arī. Un Lai- tu zini, kurš tev nopirkt pirmo riteni? Mamma vai tētis? Noteikti ops, man liekas. Man liekas, ka ops, jā. Kāds tas ritenis bija? Ar sānu riteņiem, kaut kāds zubrionaks vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tālajā, man liekas, kaut kādā 85. gadā varētu būt. Vai 82. Kaut kas tam līdzīgs. Tu zini, ka šodien pa dienu? Svētdien, māmiņa diena. Daudz laimes visām māmiņām Latvijā. Māmiņai Spodrai, māmiņai Silvijai un visiem pārējiem. Atceries, kurš tev nopirkt pirmo riteni? Mamma vai tētis? Es domāju, ka mamma. Pirmais ritenis, pirmo riteni mēs nepirkām. Pirmais ritenis bija tāds ar tanku riteņiem, viņam nebija brīvgājienu. Viņš bija 3 ritenis savā laikā bijis, un tad viņš pārveidojās par 2 ritenīti. Viņu vajadzēja mīt, tad trāpīja viena kāja, pēc tam otru nevarēja trāpīt no kalniņa braucot un min ar vienu kāju. To es atcerēšos visu mūžu, ka es no kalniņa mācījos ar 2 riteni. Tas bija turpat Juglā. Juglā, baigs forši bija. 1, 2, 3 km asfaltu un atkal iegriezīs. Viena jautājuma, ne? Jā, Kas šodien pa dienu? šodien svētdien, māmiņa diena. Jā, re. Jā, Atceries, kurš tev pirmo riteni nopirkt? Mamma vai tētis? šito gan es neatceros. Tomēr. Iespējams, ka mamma. Tāpēc arī pēdējais varētu arī apsveikt. Sveiciens. Visas māmiņas, jā. Kas šodien pa dienu? Svētdiena. Jā, bet, tētiem vai mammām vai kāds dienas? Mamām ir māmiņa diena. Un kurš tev nopirkt pirmo riteni? Mamma vai tētis? Tētis. Un ko mamma par to teica? Nezinu. Šodien pa dienu, zini? Mātes diena. Jā. Vai tu zini, kurš tev nopirkt pirmo riteni? Kurš man nopirka vai kā? Mamma vai tētis?
Man liekas, ka tētis. Kāds ritenis bija? Nu, tā kā jau neatceros, tas bija tik sen, man bija kādi 5 gadi varbūt tās. Varbūt tas bija saliekamais, es nezinu, kā viņš krievu valodā saucās. Aist, ne? Zini, kas šiem pa dienu? Māmiņdien? Kas tev nopirka pirmo riteni, mamma vai tētis? Tētis, laikam, sveikt. Tev mamma tev tētis? Es vairs neatceros, tas bija sen. Kāds ritenis bija? Bija šitais te ērglēns saucamais. Zini, kas šiem pa dienu? Jā, Nu? šodien ir sieviešu diena. Sieviešu diena? Nē, māmiņu diena. Māmiņu diena. Ot. Izvēl jau tā. Tu atceries, kurš tev pirmo riteni nopirka, mamma vai tētis? Man. Tētis. Un ko mamma par to teica? Ko es nezinu. Bērndārzā gāja. Kas tas bija par riteni? Rokmašīna. Tev pirmo riteni nopirka, mamma vai tētis? Atdeva brāļa veco. Jā, Kāds tas bija par riteni? 3 ritenīts. Kā saucam? Es nezinu. Kaut kā jau bija. Man nebija viņam nosaukuma. Kurš tev nopirka savu riteni? Vecāki. Pirmo riteni, kurš tev nopirka? Vecāki, jā. Mamma? Ne, man liekas, ka tētis īstumā. Bet no abi kopā. Kāds tas bija? Pirmais man bija BMX ričuks. Viņš tik ļoti nobraukts. Trenējot mums arī iespējas šo treniņu kolosāli pilnvērtīgi novadīt, kā vēl pārbaudīt, kā nākat veikt. Bet atceries, kurš tev nopirka pirmo riteni? Pirmo riteni tevs. Pats sakrāja naudu. Tevs nopirka. Kāds tas bija? Škoļņiks, ja nemaldos, tajā laikā saucās, tas skolnieku tāds mazais. Kurš tev nopirka pirmo riteni? Pirmo riteni man nopirka strādājot kolhozā. Strādāju un mācās man pašam sūri. Vagā sēdēju veselu mēnesi, lai tiktu pie riteņa. Un kāds tas ritenis bija? Oi, man jau bija to lielo rāmi jau. Tāds jau diezgan jau. Tā kā es basketbolu spēlēju, tad man tas ritenis bija tāds, sekundāra lieta, lai aizbraukt pakalplēt kaut kādas bietītes, vēl kaut ko, bet tagad jau bišķi savādāk. Atceries, kā viņi sauc par riteni? Kas bija tajā laikā? Nē. Kaut kāds uz salūs. Kaut kāds toreiz bija tikai 2-3 riteņi, vairāk nebija, ja? Atceries, kurš tev nopirka riteni, mamma vai tētis pirmo? Es pats 6. klasītē situ zaļietivā kastītes, nopelnīju naudu un nopirku turistu riteni. Ne šoseinieku, bet turistu riteni. Tas bija mans pirmais ritenis trenču skolā. Un pēc tam es mačojos ar Buraru Agri, bijušo PSS čempionu Smiltenes kalnos, bet diemžēl viņš man tur tā kā stāvošam aizgāja garām. Jo es biju brauc tikai pēc trenču Valmieru šosei. Vai tu atceries, kurš tev nopirka pirmo riteni, mamma vai tētis? Grūti pateikt, man liekas, ka tā bija tā kā dāvana vairāk. Kurš īsti pirktos, neatminos. Kāds tas bija ritenis? To es droši vien atceros, tad nopietnāko ritini, tos 3 ritinīšus jau neatceros droši vien vairs. Kāds bija nopietnāk? Man liekas, tajā laikā viņš saucās Škoļņiks vēl bija, Krievu laikā. Tie bija tie vecie laiki vēl, tas man tā palicis atmiņā. Un tad jau aizgāja nopietnāk ritiņi, protams, bet, pirmais bija tāds ar mazākiem ratiem, bet, Krievu ražojums. Kurš tev nopirka pirmo riteni, mamma vai tētis? Tētis laikam. Bet ne šo. Kāds tas ritenis bija? Kaut kāds ļoti parasts. Ļoti primitīvs. Padomu Savienības kaut kāds ar Ļonoks, ja nemaldos. Tur vienreiz uzlēc pa tramplīnu un salietās rāmis. Tu atceries, kurš tev nopirka pirmo riteni, mamma vai tētis? Neatceros. Un kāds tas ritenis bija? Krustumāte nopirka, atceros. Sieviešnieks, parastais padomju laiku sieviešnieks. Foršs ričuks bija. Tāds ar sieviešu rāmīti. Baigi priecīgais biju. Tu nopirka pirmo ričuku. Kā lūdzu? Kurš tev pirmo ričuku nopirka, mamma vai tētis? Komisijas veikalā. Nopirka. Un? Forši bija? Forši. Es zinu, ka kaut kāds 3 nozaga pēc tam pa starpu. Tagad es īsti ļoti uzpusēju. Kurš tev nopirka pirmo riteni, mamma vai tētis? Pats. Pašu pirmo es nezinu.
Droši vien, kad vecāki. Kāds tas ritenis bija? Krievu tādām lielām riepām bija platā. Kā sauc nezinu? Bet īstenībā varētu būt, ka varbūt arī bija spārīti. Bet to jau es taču neatceros. Bet es nezinu, kā tas krievu ritenis tām pumpējumām riepām bija. Kā viņš saucās, Alciņš zina. Tev notiek pirmo riteni, mamma? Teicis, uztaisīja. BMX ritenis, es kādreiz braucu BMX, un tad bija tāds paštaisīts no pieejamiem materiāliem. Bija baigi forši. Vai tu atceries, kurš tev notiek pirmo riteni, mamma vai teici? Mamma. Kāds tas ritenis bija? Oranžs, Erliukas. Škoļnieks tāds vai kā? Ne škoļnieks, bet nākošais Erliukas. Forši. Ar to var saslimt.